Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Es jūs visus aicinu uz izrādi, kur pazudis vilks 15. martā, 18. Kultūras pils Ziemeļblāzma kamerzālē. Biļetes cena ir 5 eiro un biļetes var nopirkt biļešu paradīzē. Es esmu ielicis norādi uz biļešu tirdzniecības vietu pie šī video apraksta. Bet šajā vakarā mēs klausīsimies franču tautas pasaku par sarkangalvīti. Šai pasakai ir apmēram 500 gadu, un tā ir ļoti daudz dažādu versiju, arī Šārla Pero un brāļu Grimu, un arī Kārļa Skalbes un daudzu citu autoru versiju. Bet šī būs franču tautas pasaka. Kādā ciemā reiz dzīvoja maza meitenīte. Reiz dzimšanas dienā vecmāmiņa uzdāvināja meitenītei sarkanu cepuri, un kopš tā laika meitenīti visi iesauca par sarkangalvīti. Kādu dienu māmiņa izcepa pīrāgu un saka sarkangalvītei: aiztec meitiņu pie vecmāmiņas, apciemo to un aiznes viņai šo pīrāgu, dzirdēsi kā ar veselību. Sarkangalvīte uzvilka savu sarkano cepurīti, aizsējās baltu priekšautiņu, paņēma groziņu, groziņā ielika māmiņas izcepto pīrāgu, pārsedza to ar baltu drāniņu un devās ceļā uz ciemu, kur dzīvo vecmāmiņa. Iet sarkangalvīte cauri mežu, bet viņai pretī nāk pelēks vilks. Labdien, vilciņ! Sarkangalvīte palocīja celīti un sasveicinājās. Labdien, sarkangalvīte! Kurp iedama? Ej pie vecmāmiņas, nesu viņai rau šo pīrāgu, sarkangalvīte atbilda. Vilkam ļoti gribas apēst sarkangalvīti, bet neuzdrīkstas. Tepat tuvumā strādā meža cirtēji. Viņš aplaizās un vaicā: vai tālu dzīvo tavu vecmāmiņa? Tālu gan, atbild sarkangalvīte. Rau aiz šī meža tanī ciemā, pirmajā mājā aiz dzirnavām. Labi, saka vilks. Ej vien, sarkangalvīte, apciemo vecmāmiņu, viņai būs liels prieks. Un pats aizjož meitenei garām, cik ātri vien varēdams. Sarkangalvīte nesteidzās, viņa gāja lēnām pa ceļam saplūdama puķes, ko aiznest vecmāmiņai. Meitene nebija vēl paspējusi iziet cauri mežam, kad vilks jau pieskrēja pie vecmāmiņas mājas. Pieskrēja un piedauzīja ar ķepu pie durvīm. Tuk, tuk, tuk. Kas tur ir? Vecmāmiņa vaicā. Tas esmu es, tava mazmeitiņa sarkangalvīte, vilks atbild smalkā balstiņā. Es atnācu pie tevis ciemos, atnesu tev garšīgu pīrāgu un skaistas puķes. Bet vecmāmiņa todien bija slima, viņa gulēja gultā. Domādam, ka tā patiesi ir sarkangalvīte, vecmāmiņa aicina: pārausti aiz aukliņas, mīļo meitiņu, durtiņas atvērsies. Vilks darīja, kā vecmāmiņa lika, un durvis atvērās. Izsalkušais vilks to tikai bija gaidījis. Tai pašā mirklī viņš metās vecmāmiņai virsū un norija to. Pēc tam viņš aizvēra durvis, ielikās vecmāmiņas gultā, apsedzās ar segu un sāka gaidīt sarkangalvīti. Pēc brīža meitene pienāca pie vecmāmiņas mājas un pieklauvēja. Tuk, tuk, tuk. Kas tur ir? Vilks smalkā balstiņā vaicā. Tā esmu es, tavu mazmeitiņa sarkangalvīte, meitene atbilda. Es atnācu pie tevis ciemos, atnesu tev garšīgu pīrāgu un skaistas puķes. Pārausti aiz aukliņas, mīļo meitiņu, durvis atvērsies. Sarkangalvīte paraustīja durvis un durvis atvērās. Meitene ienāca istabā, bet vilks, paslēpies zem segas, saka: pīrāgu noliec uz galda, mīļo meitiņu, puķes ieliec vāzē, bet pati nosēsties man līdzās. Nākdama būsi piekususi. Sarkangalvīte nosēdās līdzās vilkam un vaicā: vecmāmiņ, kādēļ tev tik lielas rokas? Tādēļ, lai stiprāk varētu tevi apkamt. Vecmāmiņ, kāpēc tev tik lielas ausis? Tādēļ, lai labāk varētu dzirdēt, ko tu runā, mīļo meitiņ. Vecmāmiņ, kādēļ tev tik lielas acis? Tādēļ, lai labāk varētu tevi redzēt, mīļo meitiņ. Vecmāmiņ, kādēļ tev tik lieli zobi? Tādēļ, lai ātrāk varētu tevi apēst, mīļo meitiņ.
Sarkangalvīte nepaspēja ne iekliekties, kad ļaunais vilks metās viņai virsū un apriet to kopā ar visiem zābakiem, sarkano cepurīti un balto priekšautiņu. Bet par laimi, tai pašā laikā vecmāmiņas mājiņai garām gāja meža cirtēji ar cirviem pār pleciem. Ieraudzījuši, ka mājiņai durvis līdz galam vaļā un izdzirdējuši troksni, meža cirtēji nolēma iet palūkoties, kas mājiņā notiek. Domāts, darīts. Iet meža cirtēji mājiņā un skatās. Vecmāmiņas gultā guļ pelēkais vilks ar milzīgu vēderu. Meža cirtēji saprot vilka nedarbus, nosit vilku un pārgriež tam vēderu. Un ticat vai ne, no vilka vēdera sveika un vesela izlēca Sarkangalvīte un pēc tam lēni un cienīgi izkāpa vecmāmiņa. Bet ļaunais vilks dabūja, ko bija pelnījis. Un braucot gan uz skolām, gan uz bērndārziem, mēs ar bērniem runājam par šo pasaku, un es bērniem jautāju, kā jūs domājat, kas notika ar vilku šīs pasakas beigās? Un tad smieklīgākās atbildes, ko bērni man ir teikuši, ka vilks aizbrauc ar trolejbusu, vilku notriec autobusu, vilku ielika zooloģiskajā dārzā, no vilku uztaisīja kažoku vai paklāju, bet pavisam nesen Latgalē vienā skolā man 2. klases meitene pateica, ka no vilka uztaisīja burgeru. Tas arī viss šajā vakarā. Lai labs miedziņš un tiekamies jau nākamajā otrdienā. Atā!